Kā pārim reģistrēt īpašumu zemes grāmatā, uz kura vārda? Kāds tad būtu labākais veids, kā pārim īpašumu reģistrēt zemes grāmatā? Piebildīšu, nav būtiski, vai pāris ir precējies vai nav, bet svarīgs ir fakts, ka abi zina, ka vēlēsies pretendēt uz šo īpašumu, jo abi īpašumā iegulda naudu, varbūt arī audzina bērnus un tā tālāk. Kā panākt, lai nākotnē, ja pāris šķirsies, un to neviens nekad skaidri nevar zināt, vai šī savienība būs uz mūžu, būtu pēc iespējas mazāk strīdu un tiesāšanās? Mans ieteikums ir reģistrēt nekustamo īpašumu zemes grāmatā uz pusēm. Katram viena otrā, jeb viena puse domājamās daļas. Iegūms ir tāds, ka nevienam no pāra nebūs jāpierāda, ka viņam šajā īpašumā kaut kas pienākas, jo katram jau piedara puse. Jo īpaši tas attiecas uz pāriem, kas nav precējušies, jo tādā gadījumā tas, uz kura vārda īpašums ir reģistrēts, var ar īpašumu brīvi rīkoties, arī pārdot, nerēķinoties ar otru pusi. Protams, neviens risinājums nav ideāls. Kāds ir jūsu viedoklis, vai šāds sadalījums katram no pāra zemes grāmatā ir reģistrēta puse domājamās daļas, ir labākais?